Domas priekšsēdētājs atrodas ļoti nopietnā seminārā aizsardzības ministrijā, ar to ir pateikts viss. Un ja jums nekas nebūs pretim, atļaujiet man novadīt šo sēdi. Tā, lūdzu reģistrēties. Nav teicis Leiševnieks neko. Kā atvaļinājumā? To tu precīzi? Tā kā tu izskatās. Vienpadsmit tikai ir no 16. Kas tev ir paskatījis? Tā ir. Labdien, cienījamie kolēģi, vēlreiz. Reģistrējušies ir no 17 deputātiem. Lūdzu uzmanību, Damlīts kungs. Pirmais ķīniešu brīdinājums. Jā. Tātad no 17 ir reģistrējušies 15. Pirms sēdes tālāko rīcību man ir priekšlikums visiem kopā apsveikt divus mūsu jubilārus. To ir Pihtavu Ivanovu 14. martā dzimušo un Volkoviču Maksimu 19. datumā. Lūdzu aplausi. Veselību un izturību un darboties prieku jums. Tā, pa dienas kārtību lūdzu. Tātad es redzu divus priekšlikumus. Ivan Pihtau kungs, jums ir ko piebilst par šo priekšlikumu? Nav ko piebilst. Damlica kungam. Jā, man labrīt ir ko piebilst, jo tur trūkst vārdiņš izslēgt jautājumu. Un jāizslēdz pavisam vienkārši iemeslu dēļ, tur ir ieviesies kļūda, zemes gabals, kuram mēs tā kā gribējām izsniegt atteikumu iegādēji Turcijas pilsonim. Bija domāts, ka tas ir lauksaimniecības zeme, bet patiesībā tā nav nekāda lauksaimniecības zeme. Tā ir Loriča laukā abūvs gabals ar jaunbūvu virsū. Tā kā mums tur nav pamata atteikt šo, nevis atteikt, bet izmantot pirmpirkuma tiesības. Tad izslēdzam šo jautājumu, ja jūs piekrītat. Skaidrs ir jautājumi, varbūt ziņotājiem. Nav jautājumu, tad atstāt viņu kā
par viņu jābalso, lai izslēgtu no dienas kārtības. Ja? Par pirmo nebija. Lieku, es domāju, Pihto kungs bija pirmais, un viņi jau tām līdz laboja. Nu, lūdzu, viņš neapvainosies. Tātad izslēgt ierosinājumu balsojumu tādā. Vairāk jautājumu nav, ja? Tad liek uz balsojumu. Lūdzu balsot. Par 15 pret atturās nav. Darba kārtība apstiprināta. Paldies. Kas te ir? Nu, ko viņš nedod? Tev tur ir? Aizgājām. Par pirmo dienas kārtības jautājumu vārds komitejas vadītājiem Andim Damlickunam. Lūdzu.
Jā, kolēģi, par Latvāņiem mēs runājam arī pagājušajā domas sēdē. Tā ir liela problēma novada teritorijā, tāpatās kā Rail Baltica. Bet šoreiz jautājuma būtība ir sekojoša. Tātad ir apsekots šīs Latvāņu invadētās teritorijas pagājušā gadā un konstatēts, ka 5 teritorijas netiek apkoptas. Un šajā lēmuma projektā viņas ir minētas un pašvaldība veiks visus nepieciešamos pasākums šajos zemes gabalos, lai apkarot Latvāņus. Protams, atbilstoši vērsīsies pie īpašniekiem. Komiteja atbalstīts, lūdzu balsot. Kādi jautājumi būtu, lūdzu, deputātiem? Nav jautājumi. Paldies. Tātad lēmuma projektā ir minēta 3 pašvaldības nekustami īpašumi, Jaunatnes ielā 1 un Skolas ielā 9 un 15. Šie visiem 3 īpašumiem ir beidzies līgums par īpašumu apsaimniekošanu ar Baložu komunālo saimniecību. Un, protams, ka pašvaldībai kā krietnam gādīgam saimniekam ir jāaprūpē, jāapsaimnieko savi īpašumi. Un šajā sakarā ir sagatavots arī lēmuma projekts. Un komitejā mēs diskutējām daudz par šo jautājumu un papildinājām ar punktu, kad Baložu komunālā saimniecība informē par dzīvokļiem, ja tie paliek tukši kaut kādu iemeslu dēļ, tad visi teiksim, dzīvokļu īres jautājumi guļās vēl aizvien uz pašvaldības pleciem, tie netiek deleģēti. Komitejā priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt arī šodien. Kādi jautājumi, lūdzu, Pihtaukungs? Man viens ir jautājums, vai Baložu komunālā saimniecība ir tehniska iespēja nodrošināt pārvaldītas Jaunatnes 1, Skolas 9 un Skolas 15? Lūdzu atbildi. Es precizēšu savu jautājumu. Es uzskatu, ka diez vai šeit uzmanīgi jāskatās, jo ņemot vērā publiski pieejamu informāciju, Baložu komunālā saimniecība jau nevar veikt avārijas remontu ne mājās, ne Baložu pilsētas teritorijā, jo izsludinājusi konkursu jau. Jā, tad varbūt jāmeklē citu pārvaldnieku. Jo, ja Baložu komunālā saimniecība jau nevar nodrošināt avārijas remontus visas komunikācijas Baložu pilsētas teritorijā, tad kā viņa var nodrošināt pārvaldīšanu šais mājas? Skaidri. Paldies. Lūdzu, Maļinovs kungs. Es uzskatu, ka ja uzņēmums izsludina iepirkumu kaut kādam pakalpojumam, tu viņu uzskati, ka viņam ir varbūt lētāk neuzturēt savus darbinieks, bet saņemt pakalpojumu no citur samaksājot viņam, un domāju, ja jau komiteja ir pieņemuši lēmumu, ka nodot apsaimniekošanai Baložu komunālajai saimniecībai, tā ar viņam ir tas saskaņots. Paldies. Paldies. Adata kungs, lūdzu. Vēlos tikai paskaidrot, ka viņi jau patreiz to dara un darīja arī pirms tam. Šī ir juridiska formalitāte, kur mums ir jāsakārto. Paldies. Vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad ir attiecīgi ir izstrādāts lēmuma projekts, izteikts atzinums, tad es saprotu, ka liek uz balsojumu. Paldies. Par 12 pret nav, atturās 3, jautājums izskatīts, lēmums pieņemts.
Nākošais dienas kārtības jautājums, lūdzu, Damlīts kungs. Nākamais jautājums par atteikumu izsniegt piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Korāļu. Tad ir saņemts pašvaldībā no Trasta Komercbankas iesniegums, taču izrādās, ka Trasta Komercbankas akcionāri ir tātad arī īpašnieki, akcionāri ir ārpus Eiropas Savienības dzīvošanai, tādi kā Šeišeļu salas, kā Izraela, kā Krievija. Un par cik tā ir lauksaimniecības zeme, tad atbilstoši likumam mēs nevaram piekrist reģistrēt uz Trasta Komercbankas vārdu šo īpašumu. Un es lūdzu pievērst uzmanību, ir labojums lēmuma projektā konkrēti konstatējušās daļas 2. punktā. Tas ir saistīts ar likuma izpratni, tātad tur ir minēts nevis zemes lietošanas mērķis, jāmin nevis zemes lietošanas mērķis, bet zemes lietošanas kategorija. Jā, tieši tā. Tad labojums ir radies vakar, saskaņojot ar mani kā komitejas vadītāju. Un jābalso būtu par šo laboto pēdējo failiņu. Paldies. Kādi jautājumi deputātiem būtu? Nav jautājumu, tā es lieku uz balsojumu, lūdzu. Tad jautājumi būtība identiski iepriekšējiem, tikai zemes gabals cits, saucās Ķiršogs, arī lauksaimniecības zeme, un arī tāds pats labojums ir veikts arī šajā lēmuma projektā. Kādi būtu jautājumi, lūdzu, Maļinovs kungs? Andi, sakiet, vai tiem cilvēkam, ārzemniekiem, kas grib iegādāties šīto zemes gabalu, es sapratu, ka viņš ir kā apbūves gabali, viens un otrais tagad, ja? Vai viņam nebija iespēja viņu mainīt izmantošanas mērķi un to iegūt? Nav apbūvos. Atvainojiet, paldies. Iegādāties vēlās Trasta Komercbanka, kuras akcionāri ir ārzemnieki. Un šie divi ir tiešām, vismaz man neteica, ka tie būtu apbūves gabali lēmuma projektā un arī komitejā tik skatīts kā lauksaimniecības zemes. Viņi nav lieli. Jā. Paldies. Deputātiem lūdzu, ir jautājumi? Nav jautājumi. Paldies. Turās viens, jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums. Lūdzu, Damlīts kungs. Nākošais dienas kārtības jautājums par Liepziedu ielas izveidošanu ciemā Kroksils un nosaukumu maiņu nekustamajam īpašumam autoceļš A7 Silgali. Tad tas ir jautājums ir saistīts ar adresācijas likumu. Un visiem ceļiem, kas ir ciemata teritorijās, ir jābūt kā ielām un jābūt attiecīgi nosaukumiem šīm ielām. Un tātad šim te ceļam tiek piešķirts nosaukums Liepziedu iela. Cerams, ka tur liepas ziedēs. Paldies. Jautājumu deputātiem?
Jautājumu nav. Liek uz balsojumu. Lūdzu balsot. Tad nākošais jautājums būtība līdzīgi kā iepriekšējā, tikai šeit ir runa par tātad Beitiņu ceļu, Ķekavas ciemā, un par cik šis ceļš atrodas arī ciemata teritorijā, tad tas ir jānosauc par, šis ceļš jānosauc par ielu un tiek piešķirts nosaukums Vanatziņa iela. Komitejā atbalstīts šis nosaukums. Paldies. Paldies deputātiem. Jautājumi ir, lūdzu. Nav jautājumu. Nākošais jautājums par zemes piešķiršanu nomā uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Aprikos Ķekavā. Tad ir iedzīvotājs iesniegums saņemts, komiteja atbalstīts, virzīts uz domas sēdi. Man ir jautājums. Vakar, es nezinu, no deputātiem, viņš jau ir agrāk pacelt, vai tiešām šos jautājumus mēs nevaram kārtot ar attiecīgi sagatavotu Atbildēšu tātad uz nākamo saimnieciskās komitejas sēdi ir palūgts sagatavot lēmumu projektu, tātad šos tipveida mazdārziņu zemes gabalus, tātad ar vienu lēmumu un tālāk ar izpildu direktoru parakstīt līgumu šos jautājumus kārtosim tādā veidā. Protams, ja atbalstīs deputātu vairākums. Cienījamie deputāti, šos lēmumus mēs pieņemam ar atļauju piešķirt šies zemes gabaliņu uz gadu. Nu, katru gadu, un viņš ir nomā piešķirt. Tātad šeit cita varianta nav. Varbūt tiešām pāriet uz tādu jautājumu sagatavošanas procesu. Paldies! Izskatīts, lēmums pieņemts. Tā, nākošais dienas kārtības jautājums, lūdzu. Tad jautājums līdzīgs kā iepriekšējais, arī
iesniegums saņemts par mazdārziņu zemes nomu Aprikauzēs, komitejā izskatīts, atbalstīts. Lūdzu, balsot. Jautājumu lūdzu deputātiem? Nav. Paldies. Paldies. Par 15 pret atturās. Nav jautājums izskatīts. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais. Arī šis dienas kārtības jautājums ir par mazdārziņu zemes nomu zemes gabalā Aprikauzes. Parādi iepriekšējo periodu nav. Jautājums izskatīts un atbalstīts komitejas sēdē. Virzīts uzdevumi. Paldies. Jautājumu deputātiem? Nav. Paldies. Par 15 pret atturās. Nav jautājums izskatīts. Lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums. Lūdzu, Damlits kungs. Nākamais jautājums par zemes piešķiršanu nomā uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Spriegumi. Tad arī ir saņemts iedzīvotājs iesniegums. Izskatīts komitejas sēdē, atbalstīts, virzīts uzdevumi. Paldies. Jautājumu deputātiem? Nav jautājumu. Liek uz balsojumu. Viens deputāts nav nobalsojis. Paldies. Par 15 pret atturās. Nav jautājums izskatīts. Lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums, lūdzu. Nākošais jautājums ir par zemes piešķiršanu nomā uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Spriegumi. Tad ir saņemts iedzīvotājs iesniegums, komitejā izskatīts, atbalstīts, virzīts uz domas sēdi. Paldies. Jautājumu deputātiem? Nav. Paldies. Par 15 pret atturās. Nav jautājums izskatīts. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums, lūdzu, Damlits kungs. Nākošais jautājums par zemes piešķiršanu nomā uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Rāmaviņa Rāmavā. Arī ir saņemts iedzīvotājs iesniegums, komitejā izskatīts, atbalstīts, virzīts uz domas sēdi. Paldies. Deputātiem jautājumi? Nav. Paldies. Lūdzu balsot. Par 15 pret atturās. Nav jautājums izskatīts. Lēmums pieņemts. Paldies.
atvainojos. Atvainojos. Jā. Vēlreiz? Es trešo reizi atvainojos. Jābalso. Jā, lai būtu rezultāts. Tik ātri iet nespēju noķert tos bultiņus. Kā? Visa dēļ. Tu beidz baidīt cilvēks. Lūdzu, vārds Damlits kungam. Nākošais jautājums par zemes piešķiršanu nomā uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma centra masīvs Daugmalē. Tad uz iedzīvotāju iesniegumu pamata izskatīts komitejas sēdē, atbalstīts, virzīts uz domi. Paldies deputātiem jautājums. Jautājumi ir, nav jautājumu, liek uz balsojumu. Viens deputāts vēl. Paldies. Par 15 pret atturās nav, jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums, lūdzu, Damlits kungs. Nākošais jautājums par pašvaldības zemes gabala Artas ielā 2 Baložos piešķiršanu nomā. Pēc savas būtības šis arī mazdārziņa zemes nomas līgums komitejā izskatīts, atbalstīts, virzīts uz domu. Paldies. Deputātiem jautājumi ir, lūdzu. Jautājumi nav, liek uz balsojumu. Paldies. Par 15 pret atturās nav, jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Arta man te stāv. Tagad lūdzu, Damlits kungs. Nākošais jautājums par pašvaldības zemes gabalu Meteņa ielā 4 Baložos piešķiršanu nomā. Arī šis ir mazdārziņa zemes nomas līgums. Komitejā izskatīts, atbalstīts, virzīts uz domu. Paldies. Deputātiem jautājumu, lūdzu. Jautājumu nav. Paldies. Paldies. Par 15 pret atturās nav, jautājums izskatīts,
lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums, es saprotu, ir saistoši ar arī Mazdārziņu. Lūdzu, Damlits kungs. Nākošais jautājums grozījums 2014. gada 14. jūlijas zemes nomas līgumā par līguma termiņu pagarinājumu. Tad arī ir Mazdārziņa zemes nomas līgums ar pagarinājumu līdz, ja nemaldos, 17. gada beigām. Un, ja pareizi atceros, tad Daugmalē. Tad komitejā atbalstīts, virzīts uz domas sēdi. Paldies deputātiem jautājumu. Jautājumu nav. Paldies. Virzu uz balsojumu. Paldies. Par 15 pret atturās nav. Jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Par nākošo dienas kārtības jautājums, kas saistīts par autoceļu A7 Rīga, Bauska, Lietuvas robeža, Grenstāle, kilometru 10,50 satiks mezglu risinājumiem. Šis jautājums, kādēļ ir atnācis caur šo komiteju, izstāstīs mums Križanovska kungs. Lūdzu. Labdien. Tātad, jautājums ir tiešām par Ķekavas autoceļu A7, jeb šo, kā mēs viņu arī varam saukt, Ķekavas apveceļu. Kāpēc tieši caur saimniecisko lietu komiteju? Tas ir vairāk saistīts tāpēc, ka viņš skar īpašumus, un šo jautājumu attīstības komiteja, gan finanšu komiteja skatījusi 14. gadā. Bet pa pašu jautājumu būtību un sūtību, kāpēc viņš vispār šobrīd jāskat domē un ko tad mēs vēlamies ar šo lēmumu pateikt vai panākt. Tas, kas šobrīd ir uz ekrāna, jums parādīts, ir apveceļa A7 sākuma posms pie Katlakalna un Lapinieku ciemiem. Tātad šajā vietā ir Meškungs, tas ir angārs vai malku vai kokmateriāla veikals, tātad šajā vietā. Un plānotais apveceļš, tad viņš no šejienes arī atzarojās. Sākotnējais risinājums kā priekš pašā autoceļa, viņš nav slikts, bet šādā risinājumā netiek iegūta kopējā saite starp Lapinieku un Katlakalna ciemu, tāpat arī starp Lapinieku un Krokselu ciemu. Citiem vārdiem sakot, šeit ir vienkārši šosei tiek uzbūvēta, kas šos ciemus šķeļ. Tāpēc jau 11. gadā tika aizsākts darbs pie alternatīvu variantu un risinājumu. Tas, par ko šobrīd ir šis lēmums savā būtībā ir par to, ka šo esošo variantu, kas ir teritorijas plānojumā, ka viņš neatbilst šī brīža plānošanas dokumentiem pašvaldību, kas ir stratēģija līdz 30. gadam, un tāpēc pašvaldības sniedz savu alternatīvu variantu Latvijas valsts ceļiem šim mezgala risinājumam. Mezgala risinājums detalizētāk ir pievienots jums pie lēmuma projekta kā pielikums, bet divos vārdos es tomēr pieiešu pie kartas un izstāstīšu to faktisko būtību. Par pašu mezglu tāds, kāds viņš uz šo dzīves brīdi tiek projektēts, ir tas, ka ir tā kā atzars tiek plānots un pārvads pāri jaunajam apveceļam un ievads Ķekavā. Tāpat arī no Ķekavas mēs tiekam uz Bauskas virzienu un no Bauskas virzienu mēs tiekam Ķekavā. Tāds viņš arī būtībā šobrīd ir, un tas ir arī viss. Pēc jaunā varianta, ja pēc alternatīvā risinājuma, pirmais, ko mēs iegūstam, ir paralēlais ceļš
Augožu iela visā šī posma garumā, šeit līdz pat Baložu pilsētā riņķi apkārt. Otra lieta, ko mēs iegūstam, ir tuneļu izbūve šajā vietā, lai savienot Kroksielu un Lapinieku ciemus. Tālāk mūsu iegūms ir saistīts ar to, ka šeit tiek paredzēts vēl viens pārvads, kas savienos Lapinieku un Katlkalnu ciemus. Kā arī šajā vietā tiek paredzēts apkurs, kas dod iespēju virzībā no Rīgas uz Ķekavu izvēlēties vairākus virzienus, vai no pašu Katlkalnu ciemu vai Lapinieku ciemu. Citiem vārdiem sakot, ja uz šo brīdi ir viens pieslēgums pie pamattrases šeit, kur ir Baložu pilsēta, tad šeit tiek paredzēts otrs alternatīvs. Tas nozīmē, ka viss šī šobrīdējā plānotā apbūves intensitāte pieaugot cilvēku skaits, un līdz ar to transporta kustība tātad netiek novirzīta uz šo vienu punktu, bet viņu ir iespējams sadalīt. Tāpat arī ir tunelis Kuļnieku ceļam. Tā ir tā lēmuma idejiskā būtība. Tad mēģināšu atbildēt uz jautājumu, kāpēc tieši šobrīd, kāpēc ne 13. 14. gadā, kāpēc vēl ne pēc 3 gadiem šis jautājums tiek virzīts uz domu. Šobrīd viņš ir svarīgs tikai tāpēc, kad Latvijas valsts ir uzsākusi aktīvu darbību šī projekta realizācijā un sāk atpirkt zemes. Šobrīd šis risinājums, kā jau iepriekš tika stāstīts, 14. gadā Latvijas valsts ceļiem ir iesniegts, un tehniskā komisija Latvijas valsts ceļu to ir apstiprinājusi. Un tāpēc sākās zemju iepirkšana ne pēc šī varianta, kas ir teritorijas plānojumā, bet pēc tā jaunā varianta alternatīvā, kas jums ir tā kā pievienots lēmuma pielikumā. Visa šī te procesa negatīvā puse ir arī saistīta arī ar teritorijas plānojumu, jo šī jaunā varianta diemžēl teritorijas plānojumā nav. Un tāpēc ir atsevišķi zemes īpašnieki, kas neredz varbūt savu tādu tiešu iegūmu no šī varianta, ko ir piedāvājis Ķekavas novada pašvaldība. Tāpēc Latvijas valsts ceļi vēlās skaidru pašvaldības nostāju vai atbildi, vai šis jaunais variants vēl aizvien pašvaldība interesē. Jā, tad viņš tiek izteikts ar šo te domas lēmumu, un attiecīgi jau seko pēc tam vesels process uz priekšu. Vai nu lokāli plānojums, vai nu teritorijas plānojumā, tāpat arī zemes ierīcības projekti. Šai vietai vēl būs jāapstiprina, bet tā ir tā galvenā būtība, kad šobrīd ir tāds izšķiršanās solis, vai nu tad mēs ejam tālāk pēc jaunā varianta, kas ir cieši iets kopā ar zemes īpašniekiem, kur tagad skartas jaunais variants, vai nu arī tad paliek vecais apspriestais variants, kur tad viņš būtu tāds, kāds viņš būtu. Un tas ir tā ļoti īsumā, ja ir kādi jautājumi, centīšos atbildēt vēl, ko gribēju pateikt. Saimniecisko lietu komitejā izskanēja priekšlikums, ka ievadam uz Ķekavu no šī te apveceļa, ja būtu lēmumā jāuzraksta, ka jāatstāj iespēja, kā saka, tieši apiet šim taplim, tas ir 3.2 punktā vai 2.2 punktā šobrīd izteikts. Un vēl par pašu lēmumu mazliet konsultējoties vēl ar juristiem, tad lēmumā būtu nepieciešams iekļaut pamatojuma daļā teritorijas plānošanas likuma 12. pantu. Tāpat arī atsauc uz Ķekavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju 5.3 nodaļu. Tā kā arī lemjošajā daļā būtu jāieliek vēl viens negatīvais punkts, un proti viņš skan, ka Ķekavas novada pagasts teritorijas plānojuma paredzētais apveceļa mezgls neatbilst novada stratēģijai. Tas būtu kā punkts numur 1, un otrais jau ir, kad ir izteikts atbalsts šim te alternatīvajam mezglam. Un pie konstatējošās daļas vēl kā tāds atsevišķs punkts būtu iekļaujams tieši par šo te
idejisko struktūru, ka teritorijas plānojuma īstenošana praksē pierādījusi to, ka ir nepieciešama tiešām sastaiste starp ciemiem un iedzīvotāju mobilitāti. Tieši iemesla dēļ, kad visos ciemos nav iespējams sniegt pakalpojumu skolai, bērndārziem, tāpat arī citiem sabiedriskiem objektiem. Šis faktiski teksts ir iedots sēžu protokolas, te varbūt varam lūgt viņu var parādīt uz ekrāna, jo tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc šī iedzīvotāju mobilitāte ir tik būtiska un šos ciemus ir jāsasaist, lai tad šie sabiedriski nozīmīgie objekti, kas neatrodās visos ciemos, bet, pieņemsim, Katlakalnā ir, mums teica, jaunais bērndārs, skola, Lapiniekos, piemēram, tāda nav, arī Tautas nams arī, jā, šeit ir pieminēts. Tāpat arī baseins Daugmalē un tā tālāk, kad tas ir tas, kāpēc šī iedzīvotāju mobilitāte būtu jānodrošina. Bet visam pāri, tad atgādinu, kāpēc šobrīd šis te lēmums un kāpēc viņš vispār ir vajadzīgs, jo šis jaunais risinājums negribot iziet ārpus teritorijas plānojuma robežas, kurām jau ir noteikti šīs TL, jeb transporta infrastruktūras teritorijas. Tas tikai nozīmē, ka atbalstot jauno variantu, sāksies darbs ar iedzīvotājiem, jeb tas ir tas pats, kas faktiski Rail Baltica būvniecība, tikai šobrīd pašvaldība ir nostājusies Rail Baltica vietā, attīstītāja vietā. Tas tā ļoti īsumā, ja ir kādi jautājumi, centīšos vēl atbildēt. Paldies deputātiem. Kādi ir jautājumi? Lūdzu, Damlis kungs. Man ir drīzāk papildinājums pie Križanovska teiktā nekā jautājums. Tātad, ko Križanovska kungs nepieminēja, tātad šī projekta alternatīvais risinājums, ko mēs tagad ar domas lēmumu esam apstiprināti, pārēdz arī ne tikai autotransporta, bet arī gājēju un velabraucēju kustību pāri šim jaunajam apveceļam, jo viņš ir autoceļš ar 2 joslām katrā virzienā. Tad jūs saprotat, ka ar kājiņām pāriet tik vienkārši nav pie tās plūsmas, kāda ir jau šodien un kāda varbūt vēl būs nākotnē. Un tā tad arī velospēdistiem tas dod kaut kādas iespējas. Skaidrs, paldies. Lūdzu, Ceļmalniek kungs, tev atbīd. Jautājums. Lēmuma projektā 3. punktā ir teikts, ka vēl papildus jau iesniegtajiem, tātad vēl kaut kas, vai tas ir tātad, ja papildus tika iesniegts, jau bija izstrādāts, tas papildinājums, kas ir apstiprināts, iznāk, ka ir piedāvājums vēlreiz vērt vaļāko un projektēt jaunas detaļas. Jā, paldies. Mēģināšu atbildēt uz šo jautājumu. Ne gluži tā. Tātad šis otrais punkts, tagad pēc jaunā vajadzētu būt, ka viņš ir 3.1.3.2. Tātad tas, kas attiecās uz šo 2.1 par Osvalda kanālu, tas ir teritorijas plānojuma kartē, lūk, atrodās šeit. Tad, kad uzsāka darbu 11. gadā pie šī projekta, tad, manuprāt, vēl Osvalda kanāls nebija tik aktīvi, faktiski gar viņu nebija tik aktīvu trašu kustību, proti ziemā tas ir slēpošana, vasarā tie velosipēdi pārbraucieni. Un tas, ko mēs vienkārši papildus lūdzam šajā vietā, šo caurteku Ostvalda kanālam uztaisīt tik lielu, lai gar šo Ostvalda kanālu ziemā būtu iespējams tikt cauri gan ar slēpēm, gan arī citos gadu laikos ar velosipēdu. Kāpēc es nāku šobrīd? Tāpēc, ka, ja es nemaldos, tad 3 gadu atpakaļ aizsākās šī vairāk vai mazāk aktīvā kustība gar šo Ostvalda kanālu. Un tad tas vēl pie pašiem pirmsākumiem nebija tik aktuāli. Tā ir viena lieta. Tā ir viena lieta, ko mēs tehniskā projektā lūdzam nevis faktiski visu pārstrādāt, bet to caurteku izveidot tik lielu, lai tur būtu iespējams arī šķērsot cilvēkam ar velosipēdu vai ziemā faktiski ar slēpēm. Vai tas tehniski ir iespējams vai nē, to es šobrīd atbildēt nevaru. Tāpēc tā nav tā kā tāds autoritatīvs lūgums, bet tiešām ņemt vērā šo pie tehniskā projekta izstrādes. Otra lieta ir, ko mēs lūdzam, kā es mēģināju stāstīt,
Šajā vietā šobrīd tiek faktiski paredzēts aplis. Aplis, kas dot iespēju nākotnē veiksmīgāk piekļūt bitītei, tas ir vēl cits stāsts, par to ne šobrīd, bet lai izbēgtu, varbūt, lai ķekau mazāk skartu Saulkrastu liktenis pēc apveceļa izbūs, tad šis aplis, tad tā ideja sākotnēji, kad šeit vienkārši palaist vienu taisnu līniju, kas ķekaus virzienā ļauj braukt iekšā ārpus apļa. Tas ir tā faktiskā ideja, ko mēs tā kā mēģinām ielikt. Paldies. Es nezinu, vai ir skaidrs, ko es mēģināju izstāstīt, bet ne tad es vēršu vaļā jauno variantu un rādīšu. Robertam kaut kas bija, ne? Tad ne, Adata kungs vēl kaut ko gribēja papildināt. Jā, es klausījos, un man jautājums par tiem indeksiem 3. punktā. Viņiem tā ir jābūt 2, 1, 2, 2. Nē, viņiem ir jābūt 3, 1, 3, 2. Tad mums to izmainīt pirms balsošanas. Jā. To es turpā. Un tātad tajā 3. punktā, man liekas, ka tas vārds lūdzam būtu citā locījumā jāliek. Nolemj Ķekavas novada doma, nolemj papildus iesniegtiem risinājumiem lūgt. Paldies, jā. Ja tas ir. Vēl ir deputātiem kādi papildinājumi? Ja nav, tad ir kādi priekšlikumi? Balsot, paldies. Labs priekšlikums. Jā. Divu deputātu lūgums, vienam lūgums. Paldies, par 15 pret atturās nav jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Paldies. Tātad nākošais dienas kārtības jautājums. Tā viņš sanāk, jā. Es saprotu, ka par šo jautājumu es gribētu dot vārdu komitejas vadītājai Arnas kundzei. Lūdzu. Tātad šobrīd notiek Pļauniekalna sākuma skolas piebūves projektēšanas procesi šajā gadā. Būvniecību plānojam uzsākt nākamajā gadā, un tas nozīmē, ka šogad mums vēl vajag pagarināt moduļu nomu, tā teikt, veikt jaunu iepirkumu, lai mācību process šajā skolā varētu netraucēt turpināties līdz piebūves uzsākšanas, būvniecības uzsākšanai. Lūdzu, kādi jautājumi Robertam? Lūdzu, ir jautājums. Man ir jautājums vienīgi tikai par termiņiem. Mēs gribam rakstam iekšā 16. gada 31. maiju. Es esmu pilnīgi droši pārliecināts, ka mēs nākamgad būsim šajā pašā vietā. Manuprāt, saprātīgi ir šos moduļus paredzēt līdz 2 gadiem, jo ātrāk neko mēs neizdarīsim ar šiem tempiem. Un nav jēgas paņemt uz 1 gadu, ko tad mēs darīsim tālāk? Vai mēs uzbūvēsim, vai mēs sāksim būvēt? Tiešām? Jā, lūdzu, atbildes sniedziet. Ja visa projektēšana un iepirkums noritēs plānveidīgi bez nekādiem šķēršļiem, tad piebūves būvniecības uzsākšana ir pilnīgi reāla 16. gada vasarā. Ja tas nebūs pēkšņi kaut kāda apstākļa dēļ, pagarināsim vēl uz gadu. Vēl ir kādi jautājumi, lūdzu?
Jautājumu nav vairāk. Liek uz... Lūdzu balsot, ja jautājumu nav. Nu, kā jūs? Nu, jāklausās, tā kā es jau uzliku uz balsojumu, cilvēki jau balso. Par šo jautājumu ja mēs diezgan ilgi debatējām. Aptauja bija nekāda. Nekāda. Tā, vēl viens deputāts vēlās balsot. Paldies. Nobalsoju. Par 14 pret nav atturās. Viens jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Paldies. Par nākošo dienas kārtības jautājumu vārds mūsu finansistei Klūdziņas kundzei. Lūdzu, par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas Baložu komunālā saimniecība. Lūdzu. Jā, ņemot vērā jūsu iepriekšējo lēmumu par to, ka Jaunatnes iela un skolas ielas tiek nodotas BKS-am apsaimniekošanai, ir jāskatās tas lēmuma projekts, kas ir atvieglojumi BKS 2 labots pēc finanšu komitejas, kur ir iekšā šī Jaunatnes iela, jo iepriekšējais lēmuma projekts bija sagatavots, ja būtu bijis cits lēmums, ja nebūtu nodots apsaimniekošanā, tagad ir ar Jaunatnes ielu iekšā. Skolas ielā mēs atvieglojumus nedodam, tāpēc, ka pēc saistošo noteikumu nosacījumiem šīs summas nodoklis nepārsniedz 55 eiro. Paldies. Jautājumu deputātiem lūdzu. Ziņotājai. Jautājumu nav? Ir sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu. Izteiksim savas domas balsojot. Paldies. Par 13, pret nav, atturās 2. Jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu LKS Ķekavas kodols. Lūdzu, Klūdziņas kundze. Saņemts iesniegums, izskatīts, atbilst saistošo noteikumu nosacījumiem, tā kā var balsot. Paldies. Jautājumu lūdzu. Jautājumu nav, liek uz balsojumu. Lūdzu balsot. Par 15 pret nav, atturās nav, jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Paldies. Cienījamie kolēģi, mēs pašvaldība saņēmusi iesniegumu no priekšsēdētāja vietnieku Andi Adata kungu par ikgadējo atvaļinājumu piešķiršanu. Kādi būtu jautājumi lūdzu? Atvaļinājumu lūdz piešķirt no 7, kur tas ir? Jā. No 30. marta līdz 10. aprīlim. Ir jautājumi lūdzu? Jautājums jums, kamdēļ tik maz? Vienkārši termiņš iet uz beigām. Vēl ir jautājumi lūdzu? Priekšlikumi? Es saprotu, priekšlikumi ir izteikti no paša rīta. Paldies. Uzsāksim balsojumu. Vienā telpā. Visās nav.
Jā, izskatot šos datumus, man ir tādi priekšlikumi, ka tirgu, kurš ir pirms Jāņu tirgus paredzēts 14. jūnijā, pārcelt datumu uz 20. jūniju, kad 20. jūnijā būs novada svētku diena. Lai tad tas viss ir vienā dienā, nevis nedēļu iepriekš arī ir, un ka šīs tirgus būtu ar mairažotāju amatniecības un Līgo svētkiem pieskaņotas produkcijas tirgošanu un nevis rūpniecības tirgus. Tā ir sestdiena, bet tā būs novada svētku diena un tā ir tāpat brīvdiena. Un par otru datumu, kur ir Ražas svētku tirgus, kurš ir šeit ieplānots 27. septembrī, man ir piedāvājums šo tirgus dienu arī pārcelt uz 26. septembri, un tad tā arī ir sestdiena, jā, un tajā laikā notiks novadā folkloras festivāls Rudenāja, ko organizē Katlkalna folkloras kopa, un viņi piedāvā iespēju šo tirgu papildināt ar folkloras programmu un kuplināt tirgu ar visiem tiem folkloras kolektīviem, kuri būs atbraukuši arī no kaimiņu valstīm, un šī festivāla saturā ir arī tieši tāda rudens tirgus atmosfēra, un es domāju, ka tas ļoti varētu papildināt un būt tikai ieguvusi šī tirgus diena. Paldies. Kā domā deputāti par šo priekšlikumu? Atbalstīt? Tātad šo priekšlikumu mēs liekam uz balsojumu. Kāpēc, lai viņi nepriecātos par papīru? Gadiem ir svētdiena. Tā, lūdzu uzmanību, notiek balsojums. Tas vispār dīvaini, kas svētdienās, bet, Mēs par jautājumu runājam. Jā, Kāpēc? Mēs jau nepaspējām izrunāt, kāpēc sarunas beidzās. Mēs vēl jautājam. Arī te lūdzu izlabot datumus. Labdien, kolēģi! Šo priekšlikumu iesniedz pamatojoties jau uz iepriekš pārunāto un arī komitejās runāto par to, ka šos tematiskos tirgus, lai viņi iespējams būtu kvalitatīvāk, vajadzētu uzdot organizēt turismu koordinācijas centram. Ar izpildirektoru šis jautājums tika izrunāts, viņš atbalstīja šādu priekšlikumu, arī turismu koordinācijas centra direktoru šo jautājumu pārunājām jau labu laiku iepriekš, un šodien vēl un vakar pārunājām vēlreiz, saņēma no viņa apstiprinājumu, ka arī viņi gatavi organizēt, jo turismu koordinācijas centram ir pieejama šī datu bāze par mūsu novada mazākiem un lielākiem uzņēmējiem, individuāliem komersantiem, zemnieku saimniecībām, un viņam šī tirgus organizēšana būtu daudz vieglāka, un tas varētu būt par iemeslu šī tirga kvalitātes celšanai. Un arī, protams, tā kā šie tirgi plānot tematiskie, tad papildus pasākumus noteikti vieglāk būtu norganizēt turismu koordinācijas centram, nevis vienkārši administratoram vienam pašam. Tāpēc arī iesniedzu šādu priekšlikumu. Mainīt lemjošās daļas. Tur maz kļūdiņu priekšlikumā uzrakstīs lejošās daļas, bet, lūdzu lasīt kā lemjošās daļas. Priekšlikumu tad par šo tirgu organizātoru noteikti turismu koordinācijas centru, un attiecīgi viņam nepieciešami šie. Paldies. Piekrīt. Kādi būtu jautājumi, lūdzu, Vēsmas kundze? Man ir jautājums, kā turisma koordinācijas centrs slēgs līgumus ar administratoru, kasieru un vietu ierādītāju, kur viņš ņems naudu priekš viņu samaksas. Jā, es tāpēc gribu zināt, vai tas ir vajadzīgs papildus kaut kāds. Šis ir organizatorisks jautājums iekšā, jo šī nauda ir paredzēta arī, cik es saprotu, pašvaldībā. Jā. Tad viņš to var vienkārši pārlikt. Tas ir organizējums jautājums, jā.
Paldies. Tā Astrid varbūt pakomentēt. Adata kungs pēc tam. Es atvainojos, varbūt tā izpildīt vietniec komentāru mazu. Šiem administratoriem maksā tātad atalgojumu no ieņēmumiem procentuāli. Lūdzu uzmanību. Tā, ka tie nav papildus izdevumi, ja? Tik, cik viņš iekasē, tik viņš procentuāli arī saņem. Paldies, Adata kungs. Man pie šī priekšlikuma būtu tikai tāda maz piebilde. Nu, būtu zolīdi, ja mēs rakstītu vai no PI vai izskatītu direktoru. Paldies. Pihtav kungs, lūdzu. Kolēģi, es aicināšu šo priekšlikumu neatbalstīt, ja? Nu, jo deputātiem iejaukties darbinieku darba, kurš nav pakļauts vispār domai, ja? Nu, mums nav tiesības. Ja? Šeit ir izpildirektors un izpildirektoram pēc tam jālēm, kur viņš virzīs savas tiesības citam vai ne citam, jo jebkuram darbiniekam, tā skaitā arī apkopai vai setniekam, mēs noteikti darba pienākumus nevaram. Tā nav mūsu pienākums, atvainojiet. Nevaram mēs balsot par tādu lēmumu projektu. Paldies. Vēl kādi jautājumi būtu, priekšlikumi? Tā skaidrs. Viņi liek uz balsojumu. Lūdzu. Lūdzu balsot par priekšlikumu. Deputāti. Vītola kungs, jūs devat priekšlikumu, es uzliku uz balsojumu. Tūlīt būs. Lūdzu balsot. Divi deputāti vēl nav nobalsojuši, lūdzu. Paldies. Par 7 pret 1 atturās 7. Jautājums nav pieņemts. Priekšlikums nav pieņemts. Paldies. Tātad ar papildinājumu, pirmo papildinājumu, ko mēs nobalsojam, lieku lēmumu projektu uz balsojumu. Lūdzu. Lūdzu balsot. Paldies, par 12 pret nav atturās 3 jautājums ar papildinājumiem izskatīts un pieņemts. Tā, nākošais dienas kārtības jautājums par Ķekavas novada pašvaldības viedoklis par akciju sabiedrību Ķekavas pūtu fabriku paredzētās darbības izmaiņām. Lūdzu, vārds Križanovs kungam. Labdien. Tad jautājums ir par Ķekavas putnu. Lūdzu uzmanību. Tad uz šo brīdi ir Vides pāraudzība valsts birojas pieņēmis lēmumu par ieteikumu uz vidi novērtējumu. Tas, ko faktiski putnu fabrika Ķekava vēlās izdarīt, ir palielināt ražošanas apjomus.
Un likums noteica, ka pašvaldībai faktiski ir jāsniedz atbildi, vai tātad šī iecerētā darbība atbilst viņas plānošanas dokumentiem. Tas, domāju, pašvaldības plānošanas dokumentiem. Un tad arī šāda atbilde tiek sniegta. Faktiski pašā pamatā gan teritorijas plānojums, gan arī plānošanas dokumenti saka, ka šajā vietā šī darbība tā kā būtu pieļaujama. Bet jāsaka arī tas, ka Ķekavas novada attīstības programmā 14.20. gadam, kas arī ir šis plānošanas dokuments, svide analīzē, kā vājā puse tiek tieši uzsvērta cīņa ar smakām. Un tiek tieši uzskaitīts arī putnu, tad tiek uzskaitīti vairāk uzņēmumu, viens no tiem ir putnu fabrika Ķekava. Tāpēc ņemot faktiski visu šo te kopumā vērtējot, Ķekavas novada pašvaldība lem par to, kad darbība faktiski būtu, kad faktiski šī te paredzētā darbība ir, ja viņa atbilst plānošanas dokumentiem, bet būtu jāņem tomēr vērā šādas lietas, kā gan smags, gan arī plānotie transporta pieaugumi, gan arī ietekmes kanalizācijas notekūdeņiem, gan arī mēģināt tomēr nepalielināt esošo aizsargoslu. Vēl pie paša lēmuma 2. punktā būtu jāizstāja vērts sekojošs ar vārdu šādus. Tas bija tāds komitejas lēmums. Bet, faktiski savā sūtībā un būtībā tad tāds lēmums ir šāds. Ja šeit ir ieradies putnu fabrikas Ķekava pārstāvis, ja varbūt ir vēl kādi precizējoši jautājumi, tad es domāju, viņš ir gatavs sniegt atbildes. Ja nu ne, tad šāds lēmums komitejā tika atbalstīts un aicinu. Paldies. Vai Ķekavas putnu fabrikas pārstāvim būtu ko piebilst? Ziņojumu mums jāuzklaus, par ko mēs runāsim. Jūs vadiet sanāksmi, Linskundze. Jautājums Križanovska kungam ir vai nav? Ceļmalnieku kungs. Tātad sagatavoto lēmumu projektu 9. punktā ir minēta problēmas ar notekūdeņu priekšattīrīšanu. Un, cik es atceros, šī problēma ir minēta bijusi daudz kārt, un cik es saprotu pēc šī 9. punkta, tātad problēmas risinājums nav bijis. Tagad ir runa par ražošanas apjomu palielināšanu, kā tas iet kopā? Jā, paldies par jautājumu. Tātad ar šo 9. punktu šī priekšsatīrīšana, tātad uz attīstības komiteju tika uzaicināts arī Sijā Ķekavas nama pārstāvis, un kurš spēja sniegt kompetenci skaidrojumu par priekšsatīrīšanām. Tātad ar priekšsatīrīšanu ir tā, kad problēma, tā ļoti smalki, es nevarēšu pateikt, kā viņš to teica, bet šīs faktiski viss jautājums ir sakārtots. Šeit vienīgi, šeit ir tas jautājums, kad faktiski šī priekšsatīrīšana, viņa zīmējās uz to, ka to noteku ūdeņu, skābums vai kas, viņš ir tomēr mazliet par lielu, un šis jautājums gan ir jāatrisina. Varbūt kolēģis var mēģināt sīkāk izskaidrot, kas ir ar tiem priekšsatīrīšanas notekūdeņiem. Ja faktiski Ķekavas nav, ja putnu fabrikas pārstāvs, bet globāli Ķekavas nama arī stāstīja, ka pat lieta ar šiem priekšsatīrīšanu ir tā kā gandrīz vai atrisināta. Damlits kungs, lūdzu. Paldies Ceļmalnieku kungam, ka viņš ieraudzīja šo punktu. Tur jau ir vispār būtisks kļūdas. Mums nav vairs Ķekavā attīrīšanas iekārtas. Tur ir pieminēts attīrīšanas iekārtas novada, bet
šie notekūdeņi nenokļūst novada attīrīšanas iekārtās, bet gan Spiedvadā tas aiziet uz citu novadu, uz Rīgas pilsētu. Tad tur vajadzētu palabot šo punktu, ja mēs vispār viņu atstājam. Jā, nu tad jāraksta, ka tas ir Spiedvadu ietekmē. Skaidrs, paldies. Varbūt dosim vārdu tomēr Čekavas putnu fabrikas pārstāvjiem. Ejiet, lūdzu, tur pie mikrofona. Jūs dzirdējat, kādi bija jautājumi un kur nevisai precīzi bija atbildes. Lūdzu. Tad par pašu putnu fabriku un kāpēc mēs... Tik laipni stādāties priekšā, lūdzu. Jā, man sauc Andris Vilcmērs, putnu fabrikas Čekava valdes priekšsēdētājs. Es ļoti īsi par to, kāpēc mēs nonācām tik tālu. Tad skaidrības labad jūs droši vien labi zināt, ka putnu fabrika izgāja cauri finansiālām grūtībām pavisam nesen un nav ko slēpt, tur putnu fabrika nebija tālu no bankrota un slēgšanas. Tagad tas viss ir aiz muguras un uzņēmums beidzot ir izdevies stabilizēt situāciju. Mēs esam normāli jau attīstāmies, strādājam, bet mūsu konkurenti šais gados nav snauduši un viņi ir gājuši tālāk un skaidrs, lai fabrika spētu attīstīties, palielināt konkurētspēju un, iet ārpus Latvijas robežām, uzņēmumam ir jāauga. Jāattīstās un tāpēc kopā ar jaunajiem akcionāriem izstrādāts strateģiskais attīstības plāns un pieejot šim jautājumam ar lielu atbildības sajūtu, mēs tieši startējam ar priekšlikumu iziet cauri pilnu ietekmi uz vides novērtējumu, lai saprastu, kāda būs tā iespējamā ietekme no šīs ražošanas apjoma palielinājuma un attiecīgi piemērot labākos iespējamos risinājumus, lai šo ietekmi pēc iespējas samazinātu, negatīvo ietekmi samazinātu. Tas punkts numur 1. Par otro jautājumu, ko uzdeva deputāts, tad esošās vides piesārņojums A kategorijas licences nosacījumi mums bija 2. Pirmais punkts bija uzstādīt mehānisko notekūdeņu priekšattīrīšanu. To mēs esam izdarījuši pagājušā gada martā, un tas jau darbojās. Punkts numur 2 bija mēslu krātuves rekonstrukcija. Mēslu krātuves rekonstrukcija ir izdarīta. Principā ir palicis pēdējais no būvvaldes pieņemšanas nodošanas akts, ko mums sola izdot šo piekdienu. Līdz ar to arī šis punkts ir izpildīts. Vairāk nosacījumu nav. Tas, par ko minēja kolēģis, ir par ūdens ķīmisko sastāvu. Un tieši tā, kā arī izskanēja, tad nav attīrīšanas savas iekārtas Čekavai, un par Spiedvadu tiek nodots Rīgas ūdeņiem, kas tālāk novada ūdeni uz savām ķīmiskām attīrīšanas iekārtām. Un šeit ir gan parametri, kas ir jāievēro gan Čekavas namiem, kā ūdens transportētājiem, gan mums, kā ūdens nodevējiem. Un šeit, protams, ir maz neatbilstības. Tur nav ko liekties, tas ir gadiem. Tā kvalitāte ir uzlabojusies, bet tik un tā ir vēl ko darīt. Un šī jautājumā mums kopā ar Ķekavas namiem un ar pašvaldību tieši šī IVN izvērtēšanas ietvaros šis jautājums būs jāatrisina. Skaidrs, paldies. Vai būtu pārstāvība, lūdzu, jautājumu deputātiem? Lūdzu, Maļinovs kungs. Cienītais pārstāvim, tad es saprotu, ka jūs nepalielinājat ražošanu, bet atjaunojat vecas pamestas ēkas un restaurējat viņas tajas, jūs taisīsiet ražošanu, bet neko papildus nebūvējat. Ne? Jaunas putnu novietnes mēs nebūvēsim. Paldies. Tieši tā. Paldies. Vēl ir jautājumi deputātiem? Lūdzu. Es gatavoju priekšlikumu par 9. punktu. Lūdzu, laiku varbūt vēl kādi jautājumi ir.
izteikt sekojušai redakcijai uz doto brīdi līdz gadam atrisināt akcijas aizbūtu fabrikas radītā noteikuma. Tā ir kādi papildinājumi, jeb skaidrojumi? Lūdzu. Ar šo es vienkārši gribu precizēt šo punktu, jo, kā mēs dzirdējam, priekšatīrīšana ir izbūvēta, tātad, bet Križanovskis pieminēja, ka ir vēl saglabājies šis notekūdeņa skābums palielināts, tātad varam minēt, ka līdz galam nav atrisināts šī priekšatīrīšanas jautājums. Un attiecībā par attīrīšanas iekārtām, tātad es precizējam, ka tas ir spiedvats, nevis attīrīšanas iekārts novada. Visi kārtībā, var likt uz balsojumu. Paldies. Lūdzu, balsot. Paldies. Par 15 pret atturās nav, jautājums izskatīts ar papildinājumiem, ar precizējumiem. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par darbu uzdevumu grozījumiem detālu plānojumu Meteņi un Vēsmiņas. Vārds Križanovs kungam. Tātad faktiski šis te detālu plānojuma darbu uzdevums Meteņu Vēsmiņas, viņš ir Lapinieku ciemā, lūk, šajā teritorijā. Ko tad mēs šeit grozam? Pirms kāda laika šī te detālu plānojuma īpašnieks nonāca pie slēdziena, ka būtu labi izgrozīt sākotnējā detālu plānojuma, kas paredzēja savrupmāju dzīvumā apbūvi uz mastāvu daudzdzīvokļu nama apbūvi. Par to tad arī tika pieņemts lēmums. Faktiski detālu plānojums tika atcelts un pieņems lēmums par izdot darbu uzdevumu mastāvu daudzdzīvokļu nama izstrādēji. Uz šo brīdi domas ir mainījušās, un tomēr redz tirgus perspektīvo iespēju vairāk ar savrupmājām un dvīņu mājām. Tāpēc šis lēmums, ar kuru paredzēja detālu plānojumu izstrādāt mastāvu daudzdzīvokļu namiem, šis te lēmums tiek mainīts, apbūves veidu paredzot vienģimenu un dvīņu māju apbūvēju. Tāda ir tā jautājuma būtība. Ja sākotnēji īpašniekam bija jau savrupmājas, viņš izdomāja mastāvu daudzdzīvokļus namus, tagad viņš ir izdomājis atpakaļ uz vienģimeņu un divģimeņu dzīvumām mājām. Paldies. Kādi jautājumi deputātiem? Aicinu atbalstīt. Kādi jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Virza uz balsojumu.
Paldies. Par 15 pret atturās nav, jautājums izskatīts. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par darbu uzdevumu grozījumu detālu plānojumu Erceni. Lūdzu. Tad nekustamais īpašums Ercena ir Valdlaučs ciematā, šajā teritorijā. Faktiski blakus Saniteks noliktavām pretējā autoceļa A2 otrā pusē. Tas, ko mēs šeit grozam, plānošanas noteikumi paredz, ka detālu plānojumu var apvienot ar skiču projektu. Ņemot vērā to, ka jaunais būvniecības regulējums vairāk šādu skiču projektu, viņš vairāk neeksistē, tad, lai noņemt kaut kādas strīdus vai bažas, kas būs tas, kas tiks iesniegts, tad faktiski tiek grozīts attiecīgie punkti darba uzdevumā un šis vārdu salikums skiču projekts tiek izņemts laukā, lai tad kad tiks iesniegts detālu plānojums, tās būs vienkārši skices, kas attēlos šo te būvi, un nekas vairāk uz skiču projektu viņš nepretendē. Kaut gan plānošanas noteikumi šobrīd vēl aizvien to paredz, kad var apvienot detālu plānojumu ar skiču projektu. Tā ir tā jautājuma būtība. Paldies. Kādi jautājumi deputātiem, lūdzu? Jautājumu nav. Virzu uz balsošanu. Paldies. Par 15 pret atturās nav, jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums par detālu plānu projektu nekustamām īpašumiem. Maklīši, Kajas un Dziļumi Daugmalē, Daugmalas pagastā, nodošana publiskai apspriešanai. Lūdzu. Minētie nekustami īpašumi atrodas Daugmalas pagasta teritorijā, faktiski pierobežā ar Ķeguma novadu šajā teritorijā. Tas, ko detālu plānojums būtībā paredz, tāds faktiski sporta atpūtas kompleksa izveide šajos īpašumos, tādu mednieku mājiņas. Aicinu atbalstīt. Paldies. Kādi jautājumi deputātiem? Jautājumu nav. Paldies. Lūdzu balsot. Nemetīs neko, bet tā būs noteikums. Saka, mednieku mājiņa mežā var būt. Tur mežs. Zivs metīs. Paldies. Par 15 pret atturās nav, jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums par zemes gabalu starts numur 29 un Rozmarīni Kruskalnos apvienošanu. Lūdzu. Tātad šie abi nekustamie īpašumi blakus stāvoši. Es mēģināšu šeit viņus apvilkt, tādi samērā maziņi. Viens no viņiem savulaik piederēja Ķekavas novada pašvaldībai, bet viņš tagad ir atdots šim te konkrētam SIA LED Eko. Tas, ko viņš vēlās faktiski izdarīt, ir šos īpašumus apvienot vienā īpašumā. Par to arī sagatavotais lēmums aicinu atbalstīt. Paldies deputātiem. Jautājumu lūdzu. Jautājumu nav, virzu uz balsojumu. Lūdzu balsot. Viens deputāts vēl nav nobalsojis. Nē, es tiecu bija.
Paldies, par 15 pret atturās nav, jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums par zemes gabalu Pīlāģkalni un Mieriņi Saugožos apvienošanu. Lūdzu, Križanovs kungs. Jā, tas ir Saugošu ciema teritorijā, faktiski autoceļš A7, un šeit ir orientieriem lielais dominants parks šajā vietā. Tad, šie īpašumi ieguļ Saugošu ciemā, tie 3 blakus stāvoši īpašumi, vienam īpašumam vienkārši ir 2 zemes vienības. Tas, ko vēlās izdarīt, visas šīs 3 zemes vienības apvienot kā vienu lielu nekustamo īpašumu. Kāpēc tur parādās kaut kur lemjošajā daļā, kad tiek atcelts iepriekšējais lēmums, jo iepriekšējais lēmums bija par šī mazā zemes īpašumu un par šī te īpašumu apvienošanu. Tagad sākot kārtot tomēr dokumentus, īpašnieks ir nonācis pie slēdziena, ka labāk tad laikam būtu tomēr visas 3 reizi apvienot. Tāpēc arī ir šāds lēmums. Aicinu. Paldies. Atbalstu. Deputātiem kādi jautājumi? Jautājumi nav. Paldies. Liek uz balsojumu. Paldies, par 15 pret atturās nav, jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības ir par nekustamo īpašumu, maiņu nekustamām īpašumām jaunmuižnieki Ķekavas pagastā. Lūdzu. Šis jautājums ir par nekustamā īpašuma jaunmuižnieku lietošanas mērķu maiņu. Atgādina, lietošanas mērķis mums primāri ietekmē nekustamā īpašuma nodokli. Un tas, ko īpašnieks vēlas darīt, ir mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz neapgūtu apbūves zemi. Pats īpašums, viņš ir faktiski pie Pliedera ielas. Tā varbūt grūti būs saprast, bet šajā teritorijā pati Pliedera iela autoceļam A7 pieslēdzās šeit ir māja, un tad tas ir nākošais īpašums, tā kā vēl aiz viņu. Un izziņa no elektriķiem ir saņemta, pieslēgums nav. Līdz ar to viņš kritērijiem atbilst, un mēs arī tāpēc nosakam dalīto mērķi, tur, kur teritorijas plānojumā zaļā teritorija kā dabas pamatnes, tur, kur ir ceļš kā ceļš, pārējais ir šobrīd kā neapgūtu. Aicinu atbalstīt, sagatavot. Paldies. Kādi jautājumi deputātiem? Nav. Paldies. Viens deputāts lūdzu nav nobalsojis. Paldies. Par 14 pret nav, atturās 1, jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājumi ir 2. Pa kļūdas labojumiem lūdzu informāciju. Nākošais jautājums, jā. Un aiznākošais ir par kļūdas labojumiem. Tad vienā no iepriekšējām sēdēm tika pieņemts lēmums par Valentīna ielu 13, 15 un Auseņu ielu 14, 16 nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu. Tā ir Balvoša pilsēta, dārzkopības teritorija, Titurga. Šeit ir kļūme kadastra numuros. Tad ir viņa novērsta un aicina atbalstīt sagatavotu lēmumu. Paldies. Ir jautājumi, lūdzu? Jautājumi nav. Kas tas tad?
tev kas izlaiž pa maz, ja pa daudz. Par 12 pret nav atturās 3. Paldies, jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Nākošais par kļūdas labojumiem. Nākošais jautājums ir arī ļoti līdzīgs. Tikai šeit ir lieta, tas, kad ar domas iepriekšējo lēmumu lēmums bija par 2 blakus stāvošu zemes gabalu apvienošanu, un kļūme ir cilvēka, ja personas, ja īpašnieka uzvārdā. Tātad viņš tika ierakstīts kā Širmelis, bet viņš ir Sirmelis. Nu, to tad arī mēs noprecizējam no Širmeļa uz Sirmeli. Nu, tā, kā saka, līdz kārtība paredz, kad pret nekā savādāk domas lēmumu nevar mainīt, kā tikai ar domas lēmumu. Iepriekšējais bija domas lēmums, Jurķa kungs, nu, un viņš nav precīzi, laikam, tomēr viņi nevar laist tālāk. Tātad, es saprotu, ir priekšlikums balsojumu veikt, jā? Un lūgums arī nodaļas vadītājiem piestrādāt ar saviem darbiniekiem, lai mazāk būtu kļūdu. Vārdienā nāciet uz kliņģeri mainīgs. Juris atnāca, jā. Skaidrs. Par 10 pret nav atturās 5. Jā, mums lēmums izskatīts, pieņemts lēmums. Paldies. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums, kas saistīts ar sociālo komiteju jautājumiem. Lūdzu, komitejas vadītāja. Komiteja izskatīja Ķekavas sociālā aprūpes centra stratēģijas plānu 2017. gadam. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, ir sociālā aprūpes centra vadītāji. Komiteja atbalstīja un lēma virzīt uz domu. Skaidrs, šeit priekšlikums kādā sakarā kaut kas nepilnīgs ir šie jautājumi. Komitejā bija jautājums par autotransportu iegādi, kad Zirnas kundze ir ielikt 16. gads, bet mēs pie budžeta lemšanas lēmām, ka 15. gadā mēs viņu varēsim iegādāties. Tad ir lūgums precizēt, gadus mainīt šajā rīcībā. Pieņemot budžetu, mēs lēmām, ka pie pirmajiem budžeta grozījumiem, kas būs, Tā, kā mēs šeit rīkojamies, šeit nav vajadzīgs arī papildus ziņojums aģentūras vadītāja, jeb skaidrojums. Varbūt deputāti Pihtaukungs lūdzu jautājumu. Kolēģi, arī šo priekšlikumu mēs šodien atbalstīt nevaram, jo stratēģija jābalstās uz reāliem finansēm, un ja šobrīd budžets neparedz mobila brigādes autotransporta iegādē, 2015. gada, mēs nevaram balstīt. Tad mēs pretlikumiski balsosim, Jūs runājat par priekšlikumu, bet to, ko ziņoja komitejas vadītāji, aģentūras vadītāji ir ko papildināt? Jā, komitejas priekšstādātāja taisnība komitejām, tā kā tas bija komitejas priekšlikums un komitejā bija atbalstīts, ka autotransportu varētu ielikt, kā 2015. gadā iegādātu. Tā ir, diemžēl, mana vaina, mana nesaprašanās sistēma un amēs, kad šis grozījums netika ielikts uz sēdi jau kā komitejas priekšlikums. Transportu ir plānots iegādāties uz līzingā. Tādēļ mēs viņu varam paredzēt, ka 15. gadā. Skaidrs. Jautājumi aģentūras vadītājai ir? Nav. Paldies jums, Maļinovs kungs, par jūsu priekšlikumu. To priekšlikumu varat pielabot, kad autotransporta iegāde līdz 16. gadam, tad varat ierakst vārdu līdz. Tāpēc tā gada laikā, šajā gada laikā viņu arī varētu arī skatīt jautājumu par transporta iegādi. Kā pie šī jautājuma ar budžetu ir
Kā ir ar budžetu? Budžets, lūdzu. Šī brīža budžetā šī summa nav paredzēta, nav ielikta. Tad, kad būs grozījumi, tad jau šo te summa būs, tad būs. Bet es domāju, ka tā arī nav tāda ļoti tāda milzīga kļūda. Ja šajā gadā tiešām budžetā sanāk šie 10 000 automašīnas līzingam, brīnišķīgi. Ja mēs stratēģiju tā kā izpildam ātrāk, tas... Es sapratu. Ir vēl jautājumi, Ceļmalniekungs. Man ir priekšlikums atstāt esošo situāciju tādu, kāda viņi ir, un tādī brīdī, ja budžeta grozījumos šos līdzekļus varēs paredzēt, ja būs šie līdzekļi, tad vienlaicīgi ar budžeta grozījumiem var arī pieņemt lēmumu par stratēģijas grozījumu un šo gada skaitli izmainīt. Bet mēs nezinām, kāda būs finanšu situācija, vai grozījumos būs iespējams atvēlēt tam līdzekļus, jo šā brīža situācija valsts budžetā liecina par mīnusu kopējos ieņēmumos. Paldies. Paldies. Vēl kādas neskaidrības ir mums priekšlikumi? Jābalso par priekšlikumu. Lūdzu, priekšlikumam. Es te atturos. Tikko pieņēmu šito budžetu, nebija nekāda priekšlikuma. Ja tur bija 20 000, bija kādi. Tā balsojums ir noticis par 6, pret 3, atturās 6. Ja, priekšlikums nav pieņemts. Balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu. Komiteja uzklausīs Sociālā aprūpes centra direktora ziņojumu par darbības plānu 2015. gadam un atbalstīja. Lūdzu jūs atbalstīt vai ar jautājumu? Lūdzu uzdot vadītājai. Ir jautājumi, lūdzu Vitola kungs. Lūdzu Vitola kungs. Man jautājums direktorai par darba plānu. Sadaļiņā punkts 6.6. Tāds informācija, lai zinu, tur ierakstīts ir izveidot publisko dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu, izstrādāt izcenojumu, vai tiek, vienkārši informatīvi tiek plānots sniegt dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus, un tas ir, kurā vietā tas tieši Mellupos. Jā, tur ir pieprasījums, pēc šādiem pakalpojumiem, tā kā tas ir visiem iedzīvotājiem vai tikai tiem aprūpas centra? Mikrofonu ieslēdziet. Es atvainojos. Tas ir apkārtnes iedzīvotājiem, jo tie cilvēki, kas dzīvo uz vietas, kad viņiem, protams, ir šīs dušas pieejamas, bet diezgan bieži tur arī nāk cilvēki, kas ir no savām lauku mājām un jautā, vai var izmazgāt veļu un varbūt arī dušā nomazgāties. Tas ir tas pats, jā, un tur ir tā, ka vienkārši šie te izcenojumi ir jāizstrādā, ir pieprasījums, nav pieprasījums, nav. Skaidrs, paldies. Bet patreiz ir pieprasījums. Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Ir priekšlikums Maļinovs kunga.
Jā, saņemot vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, viņi lūdza labot 3 punktus mūsu saistošies noteikumos par sociālo palīdzību Ķekavas novadā. Komiteja izskatīja un atbalstīja, bet, ja ir sīkāki jautājumi, tad ir sociāla dienesta jurists ieradies izskaidrot. Jautājumi lūdzu ir deputātiem. Tur ir nebūtiski tie labojumi. Jūs neskatījāties, jā, kolēģi? Kādi tie lūgumies ir? Kolēģi neskatījās? Jurists Ainis Siliņš. Tātad Uzmanību. Pirmais labojums, tas ir vienkārši nepārakstīšanās, pat tehniska kļūda. Ir izlaists aiz vārda saistošajās noteikumi. Tas pietrūkst viens vārds. Tas ir tehniski labojums un tā nav problēma. Otrais jautājums ir par to, ka bija nolemts sniegt arī sociālo palīdzību no brīvības atņemšanas iestādēm, no cietumiem iznākošām personām. Ministrija ir sniegusi skaidrojumu, kāpēc šāds noteikums būtu vai nu atstājams, vai arī papildināms atsaucē uz likumu, uz pašvaldību likumu attiecīgo pantu. Un tālāk izvērtējot, komitejā tika nolemts, ka šis punkts ir svītrojams un vēlāk, tad, kad tiks pārstrādāti citi pašvaldības noteikumi, kas palīdz palīdzību neizvērtējot ienākumus, tad viņš tiks iestrādāts tajos, vai tas ir atbilstošāk nekā šajos noteikumos. Un trešais punkts ir par to, kad ministrija lūdz izvērtēt, vai saistošajos noteikumos termins vientuļš pensionārs nav papildināms ar atrunu, ka par vientuļiem pensionāriem ir uzskatāms arī tādas personas, kurām gan pēc likuma ir noteikti likumīgie apgādnieki, bet kuri paši dažādu objektīvu dēļ trūcīgi, maznodrošināti personas ar invaliditāti, garīgi rakstura traucējumiem nevar par tādiem būt. Un izvērtējot komitejā un arī sociālajā dienestā tika nolemts tomēr nepapildināt šos te saistošos noteikumus ar atrunu, plašāku atrunu, kas ir vientuļš pensionārs. Jo Paldies. Tas var radīt tikai papildus sarežģījumu. Paldies. Deputātiem jautājumi ir, lūdzu. Nav jautājumu. Paldies. Lūdzu balsot. Par 14 pret nav atturās 1 jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums, lūdzu, komitejas vadītāji. Komiteja saņēma no iedzīvotājs iesniegumu ar lūgumu pagarināt īres līgumu dzīvojamai platībai, un tā kā šai iedzīvotāji nav īres maksas un komunāla maksājuma parādu, tad komiteja lēma pagarināt uz 2 gadiem. Lūdzu atbalstīt. Paldies. Jautājumi ir, lūdzu. Jautājumi nav. Liek uz balsojumu, lūdzu. Lūdzu balsot. Paldies. Pār 15 pret atturējās. Nav jautājums izskatīts. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošai dienas kārtības jautājums vārds komitejas vadītājai. Līdzīgi kā iepriekš arī šeit komiteja saņēma iedzīvotājs iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīves vietas telpas līgumu, tad komiteja izskatīja un lēma pagarināt uz 1 gadu. Lūdzu atbalstīt. Paldies. Jautājumu deputātiem? Nav. Paldies. Uzsākt lūdzu balsojumu.
Viens deputāts. Paldies vienam deputātam. Paldies. Par 15 pret atturās nav jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums lūdzu vārds komitejas vadītājai. Šeit ir mūsu iedzīvotāji nonākusi tādā nelaimīgā, neveiksmīgā situācijā, kad ir zaudēts dzīvesvietu ugunsgrēka gadījumā un lūdza griezās uz komiteju un lūdza piešķirt dzīvesvietu. Tādēļ mēs izskatījām šo jautājumu un lēmām piešķirt līdz 31. augustam, tādēļ, ka izziņa par maznodrošinātās personas status ir līdz 31. augustam šim gadam. Vienīgais lūgums, es iesniedzu priekšlikumu, ir labot. Sekretāri ir mazliet kļūdījusies ar korpusu un dzīvokļu numuru. Tā kā lūdzu labot lēmumu projektu. Tā, šeit mums jālabo ar balsojumu, jeb varam precizēt lēmumu projektu. Kā domā deputāti? Precizēt, tad mēs varam vienkārši precizēt, ja ir jābalso, tādēļ ir priekšlikums. Skaidrs. Tātad mēs paliekam, kad precizējam lēmumu projektā šo neprecizitāti, ja? Nu, es saprotu, ka izlaboja. Tas ir redzams, ja? Tātad par priekšlikumu mēs nebalsojam. Ja, deputāti, mēs esam labojuši lēmumu projektā. Ja jautājumu nav, Jā. Ne. Saugoša teritorija jums tur ir. Māja pieder saimniekam. Lūdzu balsot. Tas pēdējais, jā. Paldies par 15 pret nav atturās. Nav jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Tā, kā mēs tas Tā, ko man te jāizslēdz? Tā, paldies, kolēģi, deputāti, par operatīvu darbību šodien un atsaucību. Jautājumi izskatīti, sēdi paziņoju par slēgtu. Vārds Adata kungam. Mēs taču izņēmām. Labu apetīti.